Sveicināti ziņu raidījumā! Man jums ir 4 ziņas, kas notika šajā nedēļā, un es gribu jums par tām pastāstīt. Ziņas. Sāksim ar Ziemeļkorejas karavīriem Ukrainā, jo tuvākajās dienās Ukrainas karu zonās Krievija varētu sākt izmantot Ziemeļkorejas karavīrus. To savā Telegram kanālā paziņoja Ukrainas prezidents Zelenskis. Dienvidkorejas ziņojumi vēst, ka Ziemeļkorejas karavīri tiks iesūtīti karu zonās ar ieročiem, uniformām un viltotām personas apliecībām, lai izskatītos, ka tie ir Krievijas iedzīvotāji no austrumiem. Sākumā plānots iesūtīt 3000 karavīrus, kas līdz decembrim tiks palielināts līdz 10 000. Šī ir pirmā reize kopš kara sākuma, kad kāda valsts tieši sūta savus karavīrus, lai piedalītos Krievijas-Ukrainas karā. Šā gada jūnijā abi vadoņi tikās, lai parakstītu appusēju līgumu par militāru sadarbību un uzņemtu dažas bildes. Protams, nav liels pārsteigums, ka Krievija ir pirmie, kuriem vajag militāru palīdzību. Bet kāpēc, lai Mr. Kims vispār palīdzētu? Ir pāris varianti. Ziemeļkoreja grib labākas raķetes. Tās Ziemeļkorejas raķetes, kuras Putins izmantoja Ukrainā, nav bijušas pietiekami labas, un ar to uzlabošanu var palīdzēt Krievija. Ziemeļkorejas atomieroču programma. Viņi ir jau veikuši vairākus atomieroču izmēģinājumus, bet Mr. Kim īstā vēlme ir klusa un efektīva zemūdeni, ar kuru var palaist raķetes. Ziemeļkorejas mēģis palaist 3 militārus satelītus vēl nav sasniegts, bet Krievija ar to varētu palīdzēt. Ziemeļkorejas armijas spēki ir PSRS laika, un to varētu izmainīt Krievija apmaiņā pret palīdzību Ukrainā. Taču analītiķi vairāk uztrauc Ziemeļkorejas ilgtermiņa mērķi. Putins būs parādā UNam, nodrošinot ilgtermiņa sadarbību. No NATO puses Bloomberg vēsta, ka ir iespējams divas atbildes – paaugstināts atbalsts Ukrainai un partnerattiecību attīstīšana Indijas okeāna reģionā. Iepriekš Dienvidkoreja piegādājusi ieročus Ukrainas sabiedrotajiem, piemēram, K2 tanku pārdošanu Polijai $7 miljardu vērtībā, bet nekad tas nav darīts tieši Ukrainai. Taču Dienvidkorejas prezidents vēsta, ka atkarībā no Ziemeļkorejas rīcības viss var mainīties. Protams, šī situācija ir ļoti nesena, un tā noteikti attīstīsies tālāk. Šis pa pusē skaitās šajā nedēļā, bet tas likās svarīgi. 14. oktobrī valdība apstiprināja 2025. gada budžeta projektu un to nosūtīja tālāk Saeimai. Saeima to sāka izskatīt 17. oktobrī. Ja salīdzinām ar 24. gadu, ieņēmumi paredzēti par 583,2 miljoniem eiro lielāki, taču budžeta ienākumi pieaugums sasniedz 876,5 miljonus eiro. Ļoti ātri pārskaitot pāri, trešdaļa aiziet sociālajai aizsardzībai, 10,3% aizsardzībai un mazliet virs 7% izglītībai. Diemžēl Latvijas izaugsme nav tik strauja, cik varētu vēlēties, tādēļ Latvijas ministrija izdevumi samazināsies par 50 miljoniem eiro. Vislielākā daļa, nedaudz virs 8 miljoniem eiro, tiks noņemta satiksmes ministrijai, lielākoties no ceļa remonta un uzturēšanas naudas. Tālāk gan arī 7 miljonu eiro iekšlietu ministrijai, kurai būs jāietaupa uz kancelejas precēm, īres kompensācijām, formstērpu iegādi un citiem tēriņiem. Veselības nozarē vislielākais samazinājums ir neatliekamās palīdzības dienestam. Labklājības ministrija par trešdaļu, 1,8 miljoniem eiro, samazinās bāriņu atbalstu pēc pilngadības sasniegšanas. Šī programma paredz mentorus, kur palīdz pastāvīgās dzīves sākšanā. Svarīgi arī pieminēt studētgods stipendiju 2,6 miljonu eiro, kas tika paredzēts studentiem no daudzbērnu ģimenēm, ir ierakstīta budžeta samazinājuma ailē. Izglītības ministra Anda Čakša skaidro, ja mēs runājam par studētgods, tad mums ir vienošanās ar Finanšu ministriju, ka nauda, kas pirmajā pusgadā varētu tikt novirzīta studētgods, būs no mūsu iekšējā resursa, kur tad pēc tam Finanšu ministrija mums palīdzēs aizvietot atkal. Tāpēc viss labi. Šie samazinājumi nav tikai viena gada lieta, bet gan nākamo 3. Finanšu ministrija norāda, ka nākamgad būs jādomā par citiem izdevumu samazināšanas pasākumiem, struktūrālām reformām un institūciju apvienošanu. Ja jūs gribat apskatīties, kā tas visi tie samazinājumi izskatās, tad reku ir bildīt. Tālāk mazliet pozitīvāka ziņa. Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā 43 gadus vecam pacientam 13 stundu ilgā operācijā izņemts audzējs. Tas bija skārs pusi augšžokļa, mutes pamatni, mēli un seju. Vēl pie tam, izmantojot paša pacienta kaula lēverus, tika atjaunota tā seja. Kā stāsta onkoķirurģijas klīnikas galvas un kakla ķirurģijas nodaļas vadītājs Renārs Deksnis, pēc audzēja konstatēšanas pacientam nozīmēta ķīmijterapija, kas nav mazinājusi audzēju. Citējot plastikas ķirurgu Jāni Zariņu, gadījums, kad nevarējām sekot pasaules rekomendācijām. Tas audzējs tika traktēts kā neoperējams. Šo var nosaukt par lielāko onkoloģisko operāciju, kāda ir veikta.
13 stundu laikā tika izzāģēta audzējuši skartā žokļu daļa, un tas pilnībā rekonstruēts, izmantojot apakšstilbu mazā kaula lēveri. Viņam nav nevienas trubiņas, viņš dzīvo un mūsu riski ir attaisnojušies, teica Zariņš. Pacients var dzīvot, runāt un ēst bez sūdzībām, un viņam turpinās staru terapija. Mēs varam lepoties. Tālāk par tuvajiem austrumiem. Manuprāt, Džons Stjuarts un Daily Show ļoti labu apskatu šo konfliktu, tāpēc es apakšā ielikšu vidiku no viņiem. Bet labi, kas šodien notika? Pēc Hamas līdera Jahjas Sinvara nogalināšanas, kas uztverts kā konflikta pagrieziena punkts, 19. oktobrī Izraels premjerministrs Netanjahu paziņoja, ka karos līdz uzvarai. Dienu vēlāk, 20. oktobrī, Hizbullah grupējums raidīja raķetes netālu Izraels premjerministra Netanjahu dzīvesvietai Cēzarejā. Izraels līderis to uzskata par atentātu mēģinājumu un brīdināja. Ik viens, kurš mēģinās kaitēt Izraels pilsoņiem, maksās, dārgi samaksās. Uzbrukuma laikā ne viņš, ne viņa sieva neatradās rezidencē. Var redzēt, ka šis konflikts nav pat tuvu beigām. Izraels iebrukums Libānā, kā arī Izraels solītā atbilde Irānai par vairāk kā 200 raķešu raidīšanu tās virzienā, noteikti sāsinās konfliktu. Nav jau tā, ka Izraela visu nobombardēs un būs miers. New York Times ziņo, ka pēc Irānas valsts līdera Ali Khamenei pavēles valsts sākus gatavot atbildi iespējamai Izraels agresijai. Divas Irānas amatpersonas vēstījušas, ka liela uzbrukuma gadījumā tiek gatavi izmantot līdz pat 1000 raķetēm. Bijušais Izraēlas bruņoto spēku ģenerālis Amirs Avivi paredz, ka Izraela iespējams uzbruks Irānas kodolieroču programmai, cenšoties novērst Irānas kļūšanu par kodolieroču īpašnieku. Šaubos, ka šādā gadījumā Irāna to uzskatīs par mazu uzbrukumu. Amirs piebilst, ka viņš redz šo kā sākumu plašākam karam, kur laikā Izraela pilnīgi centīsies iznīcināt Irānas kodolieroču programmu. Tā kā jā, neizskatās īpaši gaiši. Ar to arī nobeigšu šo ziņu pārraidi. Šis bija tāds mazs eksperiments no manas puses. Es nezinu, vai katru nedēļu taisīt vai ko, bet, ja gribi iknedēļas bēdu devu, tad droši dod ziņu. Komentē visas savas domas, ieteikumus un apslētos uzskatus un sūti visiem citiem, kas grib darīt to pašu. Cik es meklēju, īsti YouTubā neatradu tādu ziņu apskatu latviešu valodā, kas nenāk no televīzijas, tāpēc es domāju, varbūt ir jēga kaut kā tāda, kaut kāda vieta, kur var diskutēt šīs visas lietas. Diemžēl līdz decembra beigām šādi arī šis ziņu raidījums izskatītos, jo es neesmu mājās. Tas arī šonadēļ viss. Paldies par skatīšanos. Tiekamies. Tā.